Labdien! Šeit mājas alus veikals. Viss alus un vīna pagatavošanai. Šobrīd mūsu jaunums ir agregāts, ar kuru palīdzību var izmērīt destilācijas kolonnā gan temperatūru, gan spriegumu, ar kuru var regulēt tena jaudu. Tena jaudu mēs regulējam ar šo podziņu, palielinot spriegumu. Tādā veidā. Un attiecīgi termodevējs, kas ir ievietots kubā, dod mums temperatūru, kura tiek fiksēta šeit, lai sekot līdz temperatūrai, kurai jābūt 78 un 6 grādi pie iztvaikošanas. Šāds te agregāts spēj nolasīt informāciju sekojoši. Aizmugurē atrodas radiators, kurš piestiprināts pie dzesēšanas kolonnas. Pats agregāts dzesējās un neļauj mikroshēmām uzkarst. Tad, kad vārīšanās temperatūra ir sasniegusi kubā, mēs pārvietojam šo te termodačiku devēja augšā uz kolonnas galu. Un šajā gadījumā mēs redzam un nolasam temperatūru, kura ir destilācijas augšpusē. Nākošais agregāts arī ir aprīkots ar specifisku mērierīcēm, kurās parādīts tiek laiks, parādīts tiek tātad temperatūra, kāda ir izlikta 78,3. Viņu ir iespējams arī uzregulēt. Zemāk tiek rādīts temperatūra kubā. Kubs ir tātad šis te lielais kubs, kurā arī ir ievietots termodevējs. Un nākošā opcija mums ir arī šeit arī devējs ir augšpusē, kolonnas augšpusē. Ja, un tātad vienlaicīgi nav mums vairs jāpārsprauž tena kolonnas augšējā un kuba apakšējā termodevēji. Šis aparāts arī tika aprīkots ar speciālu elektronisko pludiņu, kurš nodrošina to, lai teni neatslēgtos un teni būtu aizsardzībā, ja gadījumā šķidrums ir zemākā līmenī. Vēl viens no agregātiem mums ir šāds te, kurš gan uzrāda voltāžu, gan ampērus, gan jaudu un enerģijas patēriņu. Ar šo pogu mēs savukārt palielināt varam tena jaudu un samazināt. Ja. Un šis agregāts arī ļauj mums nodrošināt destilācijas aparātus, kuri ir aprīkoti ar teniem. Šeit otrā pusē, kā redzat, ir profils, kurš nolasa dzesētāja temperatūru, kurš pievienots pie dzesēšanas kolonnas. Šis atvieglos procesu un nodrošinās precīzu temperatūru kolonnās, kuras destilējās.
Uz redzēšanos, uz tikšanos nākamajā video sižetā.